atvedis šo gadu laikā, Dievs, ka tu no pasaules esi atvedis cilvēkus, Tēvs. Mīļais kungs, debes Tēvs, ka tu mums daudz draugu esi devis šajā laikā. Kungs, daudz Dieva vārdu mēs esam baudījuši. Tēvs, tik daudz ir braukuši pie mums ar svētību, Tēvs, un kalpojuši mums par stiprinājumu. Tēvs, mēs Tev pateicamies par katru vietējo kalpotāju, kurš šajā laikā ir cēlies un pieteicies kalpošanai un nav palicis lauka malā, bet ir iesaistījies. Tēvs, es Tev pateicos, kungs, par lūdzējiem, par slavētājiem, kungs, par tiem, kas Tavu vārdu sludina mums un māca. Dievs, par visu dažādu darbu darītājiem šeit draudzē. Mīļais Dievs, arī par skolotājiem svētdienas skolā, par lūdzējiem un ziedotājiem, par katru, kungs, kur Tu mums esi devis. Mēs Tev pateicamies. Tavu šī draudze nebūtu tik jauka, kungs, ja Tu pats nepieliktu klāt. Kungs, ja Tu neizveidot šo organismu, šo miesu. Tās es Tev pateicos, un neviens nav lieks. Kungs, katram ir sava vieta, un katram ir savu svētību, ko ienest kopējā lietā. Tavs svētī arī tālāk ejot, kungs, un palīdz mums tiešām šodien no sirds priecāties, slavēt, gavilēt Tev, kungs, un ticībā raudzīties uz priekšu, uz nākamajiem gadiem, ja Tu vēl vēlēsi, Dievs Tēvs, ka mēs vēl daudz vairāk ar Tevi varētu piedzīvot. Kungs, un arvien vairāk cilvēku aizsniegt ar evaņģēliju vārdu. Tēvs, mēs lūdzam, svētī mūs šai dienā, lai tas viss, kas šeit notiks, pagodina Tavu svēto un brīnišķīgo vārdu. Āmen! Брат Степан, я тут, как всегда. И тут. Ладно, давай чуть поближе. Милые, дорогие братья и сестры. Mīļie, dārgie brāļi un māsas. Я очень благодарен Богу за то, что Бог соединил наши две церкви под одной крышей. Es esmu Dievam ļoti pateicīgs par to, ka Dievs mūs ir apvienojis abas mūsu draudzes zem viena jumta. И это не только одна крыша, Un tas nav tikai viens jumts, Бог соединил наши сердца. bet Dievs ir savienojis arī mūsu sirdis. Мы любим вас, Mēs jūs mīlam, и вы это чувствуете. jūs to jūtat noteikti, Brats Stefan. Вы любите нас, Es zinu, ka jūs mīlat mūs, mēs arī to jūtam, потому что очень благодарны вам, что вы полюбили нас, un mēs esam ļoti jums pateicīgi par to, ka jūs mūs esat что iemīlējuši. вы пришли в нашу церковь. Kā atnācāt uz mūsu draudzi? Очень было приятно быть при рождении церкви. Bija ļoti patīkami līdzdarboties pie draudzes dzimšanas. Брат Янис помнит этот момент. Brālis Jānis noteikti atcerās šo momentu, kad mēs sēdējām tajā istabiņā un apspriedām, kā to izdarīt. Есть такое выражение в русской Библии, да? Krievu bībelē ir tāds teiciens. Там на небесах, книгах Божьих записано все, что происходит здесь. Tur augšā debesīs Dieva grāmatās ir ierakstīts viss, kas notiek šeit virs zemes. И то, что там записано, Un tas, kas tur ir rakstīts, здесь на земле происходит. notiek šeit virs zemes. Но насколько важно и приятно быть соучастником в том, что Бог делает. Bet cik svarīgi ir līdzdarboties tajā, ko dara Dievs. Несколько дней назад была в Гардене конференция, Pāris dienas atpakaļ Gardenē bija konference. и мне дали возможность там сказать о начале Гарденской церкви. Un man deva tādu iespēju pastāstīt par Gardenes draudzes sākumu. Пришло слово от Бога. Nāca vārds no Dieva. В Гардене должна быть церковь. Gardenē ir jābūt draudzēji. Аллилуйя. А кого послать? Aleluja! Bet ko lai tur sūta? Sūti māsu. Начали молиться, Бог указал на Марину. Un sākām lūgt, un Dievs norādīja uz māsu Marinu. Но 20 лет назад брат Янис знает, что значит поставить женщину пастора. Bet 20 gadus atpakaļ ielikt sievieti par kalpu, par mācītāju, to zina tikai brālis Jānis, ko tas nozīmē. Знали, чего мне досталось за это. Ja jūs zinātu, ko tik es nedabūju par to, ka tā izdarīju. И была действительно борьба, послушаться, не послушаться. Un patiešām bija cīņa, vai paklausīt, vai nepaklausīt. На настоящий момент, слава Богу, есть церковь и процветающая церковь. Dotajā brīdī, paldies Dievam, ir tāda zeļoša draudze.
А я задал людям вопрос. Bet es uzdevu jautājumu Как вы cilvēkiem. думаете, Kā jūs domājat? что было бы, если бы я не послушал? Kas notiktu, ja es nepaklausītu? Конечно, наверное, знает, мудрый знает, что было бы, да? Brālis Jānis zina, brālis Modris arī cerams zina, kas būtu. И большинство людей ошибочный ответ давали. Un lielākā daļa cilvēku kļūdījās savā atbildē. Не было бы церкви, Nebūtu draudzes, Марина не была бы пастором. Marina nebūtu mācītājs. Я говорю, нет, Es teicu, nē, церковь записана там. Dieva draudze ir ierakstīta tur. Если Марина предназначена для служения, там записано у Бога, то Марина будет там. Ja Dieva grāmatā ir ierakstīts, ka Marinai jābūt par kalpotāju tur, tad viņa tur А būs. вот что было бы со Степаном, Bet kas notiktu ar Stefanu? почему я вам об этом рассказываю? Kāpēc es jums par to stāstu? Я хочу, чтобы знали свое предназначение, Es gribu, lai jūs zinātu savu знали aicinājumu, свое рема, свое слово от Бога для себя, lai zinātu savu remu, jeb Dieva vārdu, kas ir tieši jums domāts, и чтобы никогда не уподоблялись апостолу Петру, un lai nekad nebūtu kā Pēteris, который сказал, нет, Господи. kurš teica, nē, kungs. Помните такую историю? Atceraties tādu stāstu? Несовместимые две вещи. Ja, Ученик tādas divas savā starpā nesavietojamas lietas. его Господу, он говорит, нет, не пойду. Saka, ka viņš ir kungs, bet saka, nē, kungs, es tomēr neiešu. Pусть Бог благословит вас. Lai Dievs jūs svētī, Способны слышать голос lai jūs būtu spējīgi sadzirdēt Dieva balsi и для себя лично, un arī sev и для церкви. un savai draudzēji. Самое главное, чтобы были послушны этому. Un pats svarīgākais, lai šim vārdam jūs būtu paklausīgi. Божие благословение вам. Dieva svētības jums. Однажды я приехал к моему внуку на день рождения. Vienreiz atbraucu pie sava mazdēla uz dzimšanas Ему dienu. тогда было уже чуть больше, ему 6 было. Tajā laikā viņam bija drusku vairāk, 6 jau bija. И он все время бегает со мной, дедушка, Un viņš visu laiku skraida un saka, vectētiņ, man jau ir 6. потому что все время дедушка говорил, что 5 лет. Jā, tāpēc, ka visu laiku vectētiņš teica, ka ir 5, bet šodien man jau ir 6. Конечно, если оглянуться назад, Protams, ka, ja es paskatos atpakaļ, сделано очень много. tad ļoti daudz ir izdarīts. Если посмотреть вперед, Ja jāskatās uz priekšu, еще так много работы. vēl tik daudz darba И mums. будет 10 лет, и будет 15 лет, и будет 20 лет. Все юбилеи еще у вас впереди, и пусть Бог благословит вас, Un, чтобы вы были способны. un būs vēl 10, un būs 15 un 20. jubileja, bet lai Dievs svētī visos tajos darbos, uz ko jūs būsiet spējīgi. На молитвах, которые мы проводим в церкви, на молитвенных служениях, Lūkšanu dievkalpojumos, kas notiek mūsu draudzē, очень часто сестрички просят, ļoti bieži māsas saka, помолитесь за духовное укрепление. lūdziet par tādu garīgu Вас stiprinājumu. тоже так просят? Да? Jums arī tā lūdz? Nu, paretam. А Ja? знаете, что для этого надо? Хорошо кушать. Ziniet, kas ir vajadzīgs, lai tas tā būtu, ir labi jāēd. Если мало силы, значит мало питания надо. Ja trūks spēka, tā tad trūks ēdiena, vajag vairāk. Хочу пожелать вам, чтобы вы хорошо питались, Gribu novēlēt, lai jums ir labs ēdiens, чтобы вы хорошо возрастали lai labi pieaugtu и чтобы служили Богу. un lai kalpotu Dievam, Пусть Бог благословит вас. lai Dievs jūs svētī. Мы очень рады и благодарны вам быть вместе с вами, служить Господу. Un mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi kopā ar jums kalpot Dievam. Брат Янис помнит, я ему пророчествовал. Brālis Jānis laikam atcerās, es viņam pravietoju, Скоро русская церковь там будет. ka drīz Krievu draudze būs tur. Там пару старых бабушек будет со Степаном вместе. Jā, tur kopā ar brāli Stefanu būs pāris gados sirmas māsas. И очень большая просьба. Un ļoti liels lūgums. Молитесь за молодежь. Lūdziet par jauniešiem. Через 10-15 лет Pēc 10-15 gadiem это будет такая церковь, tā būs tāda draudze šeit, теперь молодежь. kāda mums tagad ir jaunatne. Нравится нам это? Vai mums tas patīk vai nepatīk? Нравится.
но это так будет. Bet tas ir fakts. Tā tas būs. Поэтому молитесь за молодежь, благословляйте. Пусть Tāpēc lūdziet un svētījiet jauniešus. скромный подарочек от нас, благословений вам. Jā, burvīga dāvana no mums un Dieva svētību jums. Paldies! Gunta, ответное слово. Ну, Гунту можно булочку, правда? Я думаю, что мы помолимся за брата Стефана. Mēs lūgsim Dievu par brāli У нас Stefanu. тоже так было, что Бог положил на сердце. Тут есть и виновники, которые просили, чтобы тут была латышская церковь. Тут и наш епископ Янис, да. И Бог положил на сердце начинать здесь церковь. И первое, что мы думаем, а где же мы собираться будем, было? А где? И Бог положил на сердце в первую очередь ехать к вам. И это первое и последнее место, где мы заехали. Может быть, помолимся тоже за вашу церковь в вашем лице, да, и тут у нас есть и два епископа, и мы можем вместе помолиться. Может, сестра Вера тоже сюда и помолимся. Aizlūksim par mūsu saimnieku draudzi, ja? Aizlūksim, lai Dievs svētī. Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka tajā dienā, kad es nācu pie Stefana un jautāju, vai Tu ļausi, viņš teica, jā. Tēvs, mēs Tev pateicamies, kā Tu mums devi vienādu uzskatu, vienādu vēlmi, Dievs, un es lūdzu, Tēvs, lai šis pravietojums, ko viņš Te man teica, nekad nepiepildītos. Lai viņa draudze būtu liela, svaidīta, piepildīta, ar daudz dzīvības garu, dzīva draudze Dievs, dzīva draudze Dievs. Kungs, mēs nezinām, kādā valodā tas notiks, bet mēs zinām, Dievs, kā Tu gribi draudzes svētīt. Un es lūdzu, svētī Stefanu, svētī viņā visu viņa draudzi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Saulē augst jaunā dienā.
pie jums, šis ir iesniegts. Vajadzētu būt, jā, kādu gadu vairāk, manuprāt. Ko? Vairāk. Es pat teikšu, es braucu garam, es redzu žoks uz taisnības jauns un tālāk, un paziņoju, es garam braucu šādi. Šķūni nebija redzējis, un nebija piebraucis, tas skaidrs. Es tā klausījos, ko Stefans teica, viņš teica, kāda ir jaunatne, tāda būs nākotnes draudze. Pagājušos svētdien es biju vienā draudzē, kur jaunieši stāstīja, kā viņi pavadījuši jauniešu dievkalpojumā piekdienu un sestdienu. Tā kā viņi to izteica, kā viņi to pavadījuši, es saķēru galvu un domāju, Dievs žēlīgs, un tie skaitās ticīgi cilvēki. Man nebija ko teikt. Ir ļoti nopietni domāt par to, kāda būs jaunatne, kāda viņa būs. Jaunatne dievkalpojuma vietā spēlē kārtas un tā ir cits jautrības. Kārtas spēlētāji nekas vairāk tur neiznāca. Mēs dzīvojam ļoti nopietnā laikā, ļoti. Man kāds mācītājs stāstīja, viņi sanākuši, ne mūsu konfesijā sanākuši kopā cilvēki, kuri viņu konfesijā nekad nelietoja alkoholu, viņi spriež vai neatļaut draugu locekļiem dzert. Tas nav nekāda problēma. Saprotiet, es to visu noklausījos, un kristīt varot vienkārši uzvēl kā ūdeni krustus, pieres un visi kārtībā. Es teicu, tam mācītājiem, es teicu, ka tu nopietni runā, viņš saka, nopietni. Laiks ļoti nopietnis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā. Un varu jums tikai teikt, ko mēs te ar Modri parunājam. Es nepateikšu, cik gads atpakaļ Daivids Vilkersons pravietoja, ka tajās vietās, kur būs draudzes atjaunosies. Tad jums varu sākt stāstīt. Jelgavā bija visu laiku draudze, atjaunojās 2 draudzes, bija Liepājā, abas ir tagad. Atjaunojas draudze, Vilkersons pravietoja, ka atjaunosies. Tukumā bija draudze, Tukumā ir atjaunojusies draudze, Aizputē ir draudze, tā bija kādreiz Kazdanga, tagad pārcēlusies tur. Un, ja mēs Valdemarpilī bija draudze, Valdemarpilī ir draudze, un tā es varētu skaitīt vēl šur un tur, kur ir draudze atjaunojusies. Un ir pilnīgi jaunās vietās iesāktas draudzes. Es tā šodien sēdien domāju, interesanti, kuru varētu aiztransportēt līdz Aucei. Es zinu, ka jūs netiekat, jūs nevarat tikt, ja pat ceļam iet obēt. Es gribu sacīt tā, ar to ir jālūdz Dievs, ka apmēram 6 gadus atpakaļ es pēkšņi sapratu, ka Dobelē vajag draudzi, un es sāku lūgt, un tad es novembra mēnesī, apmēram pusgadu iepriekš, vairāk, bija tāds leadership samits, un es ieraudzīju brāli Stefanu, un man bija ej klāt prasi. Viņš ne vārda nesakot citu teica, labprāt! Un tad viss gāja uz priekšu. Dievs ir atjauno savas draudzes. Dievs atjauno savas draudzes. Un es teikšu atklāti, es esmu ļoti pateicīgs Dievam, un Gulte, ka viņi paklausīja Dievam. Dievs uzrunāja viņu, un viņi paklausīja Dievam. Ir jau 2 lietas. Kad cilvēks, Dievs uzrunāja viņu, un tad viņi stāsta, Dievs, tu saproti, nu nevar tā, nu nesanāks tā. Var izrunāties, bet paklausīt. Teikt, Dievs, te tomēr ir taisnība. Un darīt. Jo vēstulē ebrejiem ir rakstīt tādu vārdu, ka viņš tiem gādā pestīšanu, kas viņam paklausa. Jūs varat nākt un sēdēt te un dziedāt un teikt, cik forši, cik skaisti un labi, bet ja jūs negribiet paklausīt 100% Dievam, es teikšu tā, ir labi, ka jūs te sēžat, varbūt kādien ieklausīsieties. Es nesaku, nav vērts nākt. Nāc, varbūt kādien ieklausīt un sapratīsiet, ka Dievam ir jāpaklaus 100%. Ja tu nepaklausi. Dievs ir vēl tālāk rakstīts tur ebrejiem, ka tiem, kas viņš paklausa, tie viņš galvot pestīšanu, galvot pa debesīm. Kas viņam paklausa, kas nepaklausa,
galvojama nav. Briesmīgi, vai ne? Bet jūs jau gribat, lai jums galvo par pestīšanu, lai jūs droši nodrošinās. Es esmu pateicis Dievam, es redzu šeit ir daudz tie, kur no sākuma nāca, un ir jau tā, bija tā cilvēki, es viņš ļoti labi atceros, kuri nesās uz Dobeli domādām, ka Dobelē sāksies tūlīt arī pēcpusdienu atmoda nāk, un kā man kādā draudze teica, viņam ir sākusies, mēs to redzam, mēs to jūtam, un gribu vēl jums sacīt, kad tas, ko šodien izteicās Agars Jelgavā, tas jau ir darbība. Viņš teica tā, tad, kad Dieva gars sāks izlieties, tad tie, kuri mums šodien draugi, viņi nostāsies pretīm. Mans pienāca kāds mācītājs, un viņš man teica tā, atvainojiet, ka es nesaucu konfesijas un mācītāju uzvārds, viņš teica tā, mani pasauca, mani darba biedri, jeb kolēģi pēc konfesijas un prasīja, kāda tavs attiecības ar Svēto garu. Nu, viņš ir bijis nedēļu Bonkes evanģelizācijas skolā, un Bonke viņa ir apstrādājis un kolenda plus Svētais gars, un jūs saprotiet, kas no tāda cilvēka paliek pāri. Viņš saka, un ka es to izstāstu, man pateica, pie mums tur es sludināšu. Ko tas nozīmē? Sāk būvēt sienas, sāk būvēt iespējas, lai nebūtu. Vivita skatās, jā, cilvēki, kur draudzējas ar Svēto garu, ir bīstam Sātanam. Un draudzēm, kur visi labi guļ, un tikai lūdzu, lai stipri nekrāca, tad citiem traucē, tur cilvēki, kuri meklē Dieva garu spēku, un kuri studī par Dieva garu spēku, viņi nav vajadzīgi. Viņi nav vajadzīgi. Es teikšu jums vēlreiz, noteikti teikšu to, ka projekti ir labi, ja tie nāk no Dieva. Amen. Ja projekts nāk no Dieva, manuprāt, tu vari stāvēt uz galvas, nekas nenotiks. Es jau teikšu tā godīgi jau daudzus gadus, man liekas 40 gadus, es kalpoju Dievam kā sludinātājs. Un var jums pateikt, visas lietas, kuras iesāka cilvēki, viņas visi ir izputējuši. Visi viņas ir izputējuši. Visas lietas, kuras cilvēki saņēma no Dieva un darbojās, viņas neizput. Viņam iet grūti, reizēm tā, ka paklūpt ceļā, reizēm tā grūti, vienalga ceļās un iet, jo Dievs, man atkal patīk tas, ko Agris teica. Agris teica tā, viņš saka, Dievs vienmēr savus projektus atbalsta, bet tavus tam pašam jāgatavojās. Jūs saprotat? Ja tas projekts ir no Dieva, Dievs atbalsta un Dievs rīkojās. Bet ja tas ir tavs projekts un tu domā, ka Dievam tas varētu patikt, viņš vienalga neatbalsta. Un tur ir tās problēmas, vai ne? Lai Dievs jūs svētī, man ir prieks būt šeit pēc ilgāka laika. Es jau nobriedis sēdēt mierīgi, jo, jūs ziniet, es pēdējā laikā, zinu, kā es sevi saucu, viesstrādnieks. Viesstrādnieks, kur es aizbraucu viesstrādnieks, vai ne? Un neteiksim, ka man darba trūks, man darba ir daudz, un grafiks man ir pa maiju pilns, un es šito pārcēlu mazlietiņ. Tā te es sapratu, ka ja es 3:30 ieradīšos, jeb ar ātrumu braukšu var atbraukt no Liepājas pa 2 stundām Dobelē mierīgi. Es pat pa 2 stundām tiku Rīgā. Nē, pa 3 laikā. Vai visu izdarīt. Bet es domāju, man teica Liepājnieki, Jāni, paliec, brauc nākamā svētdien. Braukšu nākamā svētdien. Šodien mēs tojamies tā kunga mīlestam. Mīlestība ir tas savādi, es jums teikšu tā, mīlestība tika iestādīts Ēģiptē. Tad, kad ebreji bija Ēģiptē,
tas mīlestības bija mazliet savādāks. Tur bija jānokauj liels jērs. Ja bija maza ģimene, teiksim, vai gaļu un ēda kādi, tad vajadzēja mazu jēriņi, jāsauc bija kaimiņu taukā. Un man, teiksim, jērgaļi īpaši negaršo, es saku, jūs taukā, ja tas tā būtu. Un tad viņiem bija ar asinīm jāsmēja stenders, lai maitājtājs paietu garām. Un tāpēc ir tas nosaukums Paskā, ja Pesaks, kā nu kuris sauc. Tagad, ja jūs ziniet, nemaz par to, man kā cilvēks uzdev jautājumu, kāpēc mēs Lieldienas un piemīs mielas svinām vienā reizē? Nē, Lieldienas un Pasku svinām vienā reizē. Gudrs. Es atbildēju ļoti īsi. Mēs svinām tā kunga augšām celšanos dienu. Mēs nesvinām to seno Ēģiptes svētkus, mēs svinām to dienu, kā tas kungs celās augšā. Šī ir nedēļas pirmā diena, kuru jau svin no apustuļu laikiem. Un ja jums kāds stāsta, kā 3. gadsimtā to iecēla, tad es teikšu tā, viņš no vēstures zina tikpat, ka neko. No kristīgās vēstures. Man ir labs draugs, man sēž blakus, vienmēr, ka laika zīmē sēž blakus Reķis Viesturs. Es pat viņu esmu pārliecinājis par šīm lietām. Tikai lūdzu nesakiet skaļi. Viņi tāpēc noņēma no bīskapa un ielikt citu. Mīļie cilvēki, mīlestības, ko tas nozīmē? Mīlestības nozīmē to, ka tev jābūt pievienotam, saistītam ar to tautu, kur tu esi. Tie, kuri Eģiptē valdīja mīlestības, viņi bija visi ebreji. Amen. Un viņi bija saistīti ar šo tautu, un viņi baudīja šo mīlestību. Un viņiem bija noteikumi, kā viņam jābūt apautam un tā tālāk, un spieķis rokā, un cept nedrīkstēja vārīt, vajadzēja kaulus laust, nedrīkstēja. Redziet, atcerieties, kā ar Jēzu nevienu kaulu nesalauza. Šis jērs, Lieldienas jērs, bija kā tāds iepriekšējais. Es nezinu, kā tas savu prototips, līdzība tam, kā būs ar Jēzu. Un šodien ir tieši tāpat. Mēs lasām, Jēzus Kristus asins mūs šķīsta no visiem grēkiem. Šķīstīts nozīmē, ka maitātais paies garām. Maitātais paies garām. Nevis vienkārši tāpat. Tad, kad tu esi šķīstīts Jēzus Kristus asinīs, tad maitātais, kurš nāk, viņš redz šo Jēzus asiņu zīmi, kā kādreiz Ēģipte redzēja uz stenders. Bet šodien šī zīme nav vairs uz stenders, bet šī zīme ir tevī. Ir tevī. Pāvils saka, viņš nebija kopā tajā dienā, kad Jēzus iestādīja mīlestību, tajā laikā viņš pie Gamaliela mācījās vēl, lai pēc tam varētu kādu brīdi kādu kristieti nodauzīt. Un tad viņš saka tā, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums esmu mācījis. Ka mums kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad tā panodots, ņema maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa. Un es esmu tik nekaunīgs, laikam es esmu iemācījies no katoļiem vai no kā, es vienmēr saku, jūs skatieties uz maizi, un tas trakais viestrādnieks saka, tā ir Kristus miesa. Jēzus teica, tā ir mana miesa. Es niedrošinos, ka tā simbolizē teikt, ja es ņem maizi, teica, tā ir mana miesa. Tāpat arī kausu pēc vakarienes atzīm šis kausi jaunā derība manās asinīs. Un cik kā jūs šis maizes ēdat, no šī kausa dzirdāt pasludināt tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Mēs šodien pieminām tā kunga nāvi un atcerējamies to, ka līdz ar Kristu arī mēs esam krustā sisti. Līdz ar Kristu krustā sists. Mēs esam krustā sisti līdz ar Kristu. Līdz ar Kristu augšām celušies jaunai dzīvei. Tu tam tici?
Ja tu kliedz kā kāds mācais, uz man kliedz, es esmu jauns radījums, viņš ar putām uz lūpām stāv un brēc, vec! Es teicu, ko tu kristi jaunu radījumu, jaunu, bet kas tagad esi? Vec! Viņš bija gadu pie 70 pāri. Es ticu, ka mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu. Kas bijis ir pagājis, redz, visam jātop jaunam. Šodien mēs gatavojamies šo mīlestību baudīt. Mēs lauzīsim maizi, es lūkšu biskapu, lai viņš nāk talkā man maizi laust, jo viestrādnieks viens nespēja galā tikt. Un mēs lūksim par šo maizi. Un tajā laikā, kad mēs lūksim par šo maizi, es jūs aicinu, māsas un brāļi, pavisam nopietni, pārbaudiet sevi. Pārbaudiet sevi. Noliekiet visas nastas. Visu noliekiet pie Jēzus kājām. Visu noliekiet pie Jēzus kājām. Pēc tam tas ies ātri, maizīti baudīsim, valdīs iznēsās maizīti, pēc tam mēs svētīsim kausu, kausu iznēsāsim, un būs kārtībā, tas būs ātri. Bet šis brīdis, kad lauž maizi, katram ir iespēja nostāties Dieva priekšā, godīgi, mīļais cilvēks, godīgi. Es vēlreiz saku, godīgi, jo Dievs tagad tā visu zina. Mēs piecelsimies kājās, mēs laužot šo maizi, lai mēs varam cienīgi to darīt Dievs, šķīsti draudze, vai tā ir gatava sagatavotā, kā līgava, kad viņa nāk kāzu godīgā Dievs. Jēzus svēti šo maizi. Palieciet lūkšanā, mēs laužam maizi. Tur bija tā kā, ar ko asociējās tā kā pasākums no mīnus uz plusu. 4 atbilžu varianti bija lūdzu ziedo piedalies, tad bija lūdzu ziedo sludini, tad bija, kāds vēl bija? Un tad viens variants bija Ziedo. Agris Modrs Nātans. Tad cilvēki zināja tā īsto. Tā kā. Nē, nu viss ir, jā. Viss. Bet cilvēki, lai zināja pareizi atbildi. Šodien jums tāds dziedošais dievkalpojums nāk. Samediet divas prediķi atbūs. Labi. Jūs, ja jūs gribētu, jūs varētu palikt sēdus, gribētu pārēt celties kājā. Es nezinu, Bībelē rakstīts, kas meklēt, tas atrod, jā. Nevis, kas stāv kājās, tas atrod. Vai stāvēt kājās, tad es tuvošos jums, vai? Es varētu būt brīvi, pielūgt Dievu. Stiprā pils, drošā klints, Jēzu esi vienīgi tu. Mūžīgs un spēcīgs, nemainīgs Dievs, kas nesnauž, bet nomorā ir par. Svēts, svēts esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piederu tev. Svēts, svēts esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piederu tev. Svētais gars, nododu, sevi kā draugu, norādīts tu. Es vērtu mani, piepildīt, mans tavs vārds būs, godu Svēts, svēts esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piederu tev. Svēts, svēts esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piederu tev. Svēts, svēts
gods ir tev, es kungs piedaru tev. Svēts, svēts, esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piedaru tev. Svēts, 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 esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piedaru tev. Svēts, svēts, esi tu, gods, gods, atdots ir tev, es kungs piedaru tev. Stiprā pils, drošā pils, Jēzu esi vienīgi tu. Mūžīgs un spēcīgs, nemainīgs Dievs, viens lietas nav, bet no ir par mums. Kungs, Dievs, Tēvs, pateicos, Jēdz, ka Tu esi. Tēvs, Tu tiešām esi stipra, klīns Dievs, uz kuras mēs varam būvēt savu dzīvi, Dievs. Un Tēvs, nav neviens cits vārds, Dievs, kurā mums ir lemta pestīšana, Dievs. Nav neviens cits vārds, Dievs, uz kur mēs varam likt savu cerību, Dievs. Tēvs, es Tev pateicos, Dievs, par visu, Dievs. Es pateicos, Tēvs, par visām lietām, Dievs, ko Tu esi darījis mums, Dievs. Ko Tu vēl darīsi, mans Tēvs. Tu esi cienīgs, Dievs, un Tavs vārds paliek uzticams līdz galam, mans Dievs. Tēvs, es Tev slavēju, Dievs. Es pielūdzu, mans Tēvs. Un Tēvs, Tu zini, Dievs. Tu zini, Dievs, visas mūsu sirds ilgas, Dievs. Tēvs, Tev nav nekas apslēpts, Dievs. Mēs esam atklāti Tavā priekšā, Dievs. Tu visu zini, Dievs. Tēvs, mēs nevaram neko noslēpt, Dievs. Tu zini visus sirds nodomus, mans Tēvs. Es pateicos Tev, Dievs. Es pateicos, Tēvs, un es negribu būt liekulīgs, Dievs. Es gribu nākt Tavā priekšā, Tēvs, ar skaidru sirdi, Dievs. Es Tev, Dievs, slavēju. Es Tev pielūdzu, Dievs. Slavu Tev, Tēvs. Bez galā žēlsirdīgs un labs, Tu esi kungs, kaut simtiem reižu kļūdos es. Palīgs bēdu laikā spēks, Tu nespēkā Tēvs, kurš mani neatstāj. Bez galā žēlsirdīgs un labs, Tu esi kungs, kaut simtiem reižu kļūdos es. Palīgs bēdu laikā spēks, Tu nespēkā Tēvs, kurš mani neatstāj. Uzticams, līdz galam esi Tu, kaut māte un tēvs mani atstātu. Zinu, ka nepamet nekad mani Tu, kaut māte un tēvs mani atstātu. Pie Tevis, kungs, es palikšu. Bez galā žēlsirdīgs un labs, Tu esi kungs, kaut simtiem reižu kļūdos es. Palīgs bēdu laikā spēks, Tu nespēkā Tēvs, kurš mani neatstāj. Uzticams, līdz galam esi Tu, kaut māte un tēvs mani atstātu. Zinu, ka nepamet nekad mani Tu, kaut māte un tēvs
nepamēt, nekad manītu, kaut māte un tēvs mani atstātu, pie tevis, kungs, es palikšu. Kaut māte un tēvs mani atstātu, zinu, ka nepamēt, nekad manītu, kaut māte un tēvs mani atstātu, pie tevis, kungs, es palikšu. Kaut māte un tēvs mani atstātu, zinu, ka nepamēt, nekad manītu, kaut māte un tēvs mani atstātu, pie tevis, kungs, es palikšu. 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 Tēvs, es palikšu pie tevis, tēvs. Es palikšu pie tevis, tēvs. Es palikšu pie tevis, tēvs, pie tevis, tēvs. Es palikšu 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 pie tevis, tēvs, pie tevis, tēvs. Es palikšu. Nepārvelti izlēji tās asinis savas svētās. Sirds ticībā un mutes liecībā. Šis krusta koks no dzīvību man nes. Nepārvelti izlēji tās asinis savas svētās. Sirds ticībā un mutes liecībā. Šis krusta koks no dzīvību man nes. Svētais, svētais Dieva Jēzus, cienīts ir tavs vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva Jēzus, cienīts ir tavs vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Kaut grēks mans būtu purpura sātumā, šķīstī mani traipus nomazgā. Zem savām kājām visu nolicīs, savu draudzīgu godā iecelīs. Svētais, svētais Dieva Jēzus, cienīts ir tavs vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva Jēzus,
tas vārds, kurš mīra un augšām cēlās. Jēzus, svētais, svētais Dieva jērs, cienīts ir tas vārds, kurš mīra un augšām cēlās. Jēzus, svētais, svētais Dieva jērs, cienīts ir tas vārds, kurš mīra un augšām cēlās. Jēzus, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, kā manas cits pēc tevis, o Dievs. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, kā manas cits pēc tevis, o Dievs. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, kā manas cits pēc tevis, o Dievs. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, kā manas sirds pēc tevis,